Interesanti, vai ne, ar tām elektromašīnām, kad tomēr šitāds mēs kopējais kaut kāds distants mums ir 400 pārkilometri, un daudzas mašīnas to nedabilka. Jau tagad sākās tā, kad ir ik pa starpai kādam ir jāpalādējās. Ne visām, protams, bet jā. Tā, ir baigā situācija notikusies. Mums tagad būtu jābrauc ar Kupru, bet Kupra ir palikusi kaut kur uz ceļa, un viņa vēl lādējās. Tā kā viņa drīz būs klāt, bet vēl nav atbraukusi. Un pats trakākais, kad viņa būs pielādējusi dažus kilometrus, un ar to mēs atkal netiksim vēl līdz nākamajam punktam. Tāpēc mēs pagaidām sēžam pie Renault, jo Renault būtu jādod Kupras īpašniekam. Reku Kupra brauc, bet tajā Kuprā ir labi, ja kaut kādi 19 vai 20 kilometri. Bet līdz nākamajai vietai mums ir 21 kilometrs ar pusi. Tur ir 3 kilometri. Stāsti. Rainers piesprādzējies, ja? Jā, Rainers ir piesprādzējies. Ceļu jau tu redzi, taču tu ne? Es skatos uz vāzi. Tā kā mēs ar Kupru netikam līdz nākamajam posmam, es atbraucu uz Tukumu, uz viršu benzīna tanku, un te atradu e-mobiles uzlādes staciju un lādējamies. Tas nozīmē, ka kaut kādu posmu mēs izlaidīsim, un pēc tam apmaiņa notiksies kaut kur bišķi tālāk. Es zinu arī, ka nākamā mašīna, ko būtu man devusi, arī ir ar ļoti, ļoti zemu baterijas līmeni, tā kā es ceru, ka vismaz kāds nākamais, kas dabūs to mašīnu, būs arī uzlādējis, lai nesanāk tā, ka es tagad katru nākamo mašīnu, ko dabūju vest un lādēt, un līdz ar to es nedabūju pabraukāt ar citām mašīnām. Tā kā posms tiek izlaists, mašīna lādējās, pēc mirkļa būsim atpakaļ trasē. Tā, mēs esam uzlādējuši, reku displejā parādi 69%. Tas nozīmē 255 km. Tagad mēs varam mierīgi ar Kupru nobraukt 255 km. Un dodamies mēs uz Muižu. Kas tā pa Muižu? Oi, jā, Muiža, saucās. Un tur mēs sagaidīsim tad visus pārējos. Es cik saprotu, ka tur no pārējām mašīnām jau nekādas labākas tur arī rezultāts nav. Vai mašīnu paspēja iepazīt? Nē, mašīnu vēl nepaspēja iepazīt. Kupra Tavaskan man ļoti patika, Teremār arī bija diezgan laba, tā kā šoreiz mums raval. Cik es sapratu, jā, kad pilnai baterijai, īstenībā diezgan lielam būtu jābūt rangeam, ja puse rāda kaut kā 250 km, tad jau pilns gan arī kaut kas ar 500 km. Un interesanti, paskatāmies, kas ir pēc papīriem, kāpēc viņi bija viena no pirmajām mašīnām, kas neizturēja, vai nu nebija pilnībā uzlādēta pirms pasākuma, vai arī tomēr viņi bišķi ātrāk tērē nekā rakstīts ir tehniskajos parametros. Maziņa, šaura. Man viņa nedaudz atgādina tā kā to Cupra Born pēc izmēriem. Jā, pilnīgi elektriska viņa ir, displejs un instrumentu panels līdzīgs kā visām iepriekšējām tam Cuprām. Ļoti līdzīga. Vai tur rakstās līdz 318? Līdz 318 tomēr tad pilna baterija. Jā, tātad mūsdienās 318 tā nav braukšana. Ja grib kaut kādu lielāku, garāku ceļojumu, tad tomēr izvēlamies mašīnu ar lielākām baterijām. Un cik viņam rakstīts kilovatstundas baterija? Automatoru ietilpība 38,5. 38 kWh akumulators. Jā, tas tiešām mūsdienās ir mazs. Tagad jau es teiktu, ka jāskatās uz 100 kWh. Teslām tur Y-iem vai kam tur ir kaut kādi 75-nieki un ir ok, var diezgan daudz nobraukt. Bet es... Jauda ir 85, 85 kW un 116 zirgspēki, ja? Jā. Jā, tas mūsdienās ir ļoti maz. Tagad arī pamēģināšu, kā ir, ja bišķiņu uzgāzē. Bet nē, nevar būt, ka viņam ir tikai 100 zirgspēki. Nē, kaut ko mēs esam... Kur ir, pēc jaudas ir 116, šis ir ravel. Jā. Ja šis ir ravel, ja šis ir cits, tad es nezinu. Nē, šis ir ravel, jā. Kur ir rakstīts 80, jauda ir 85, šķērsīt ir 116, līdz ar to viņš pat nav. Varbūt ir kilovatstundas 116, un tas jau ir kaut kas tuvu jau 200. Nē, kilovatstundas
Un tad tad zirgi. ir zirgspēks. Es teikšu, pēc jūšanas, varbūt kā grieze, kā elektromotoram, tā nosaka to, ka tomēr izskatās, kad ir jaudīgāks. Mašīnas cena ir 26,500. Jā, es teikšu, ka tā cena, protams, ir ļoti pieņemama, ja vēl ar Ekija atbalstu. Tur jau var ritīgi, tad zem 20 laikam var pat šitādi modelīti dabūt. Es domāju, ka Daunsbērga ģimenei 19,000 par mašīnu, tas ir fantastiski. Jauna mašīna un ekstras te ir daudz un brauc jau viņi labi, tā kā vadāmība arī forša. Šeit var, man liekas, ka te nav... Nav lūkas. Jā, nav lūkas, bet te arī nav uzlādījums. Āda sēdekļa nav. Jā, viņi ir tāds samtiņš. Drēbju. Bet arī ne drēbjus, tā ir, ka viņš tāds samtiņš drēbs, tas ir nav tas Jā, sliktākais drēbju tas nav sliktākais variants, jā. Protams, te ir... Bet arī es neteicu tāds ritīgi grabošais plasmas. Jā, viņš ir tāds gumijots. Nē, tas labs variants. Normāli tiek iekšā, jā. Auda sanāk 85, zirgu spēks 116, akumulatora ietilpība, ir neto un bruto kilovati. Tie neto ir 37 un bruto ir 38, un kombinētajā sniedzamība ir līdz 318. Un cena ir 26,500 ar PVN. Roka balsts tāds maziņš. Te ir vispār šaurs, ja... Rainer? Iedod mašīnai laiku vai dislaiku, un cik balvas? 10? Viņam patīk. Viņa viedokli mēs nevaram apstrīdēt. Viņš pirmā mašīnām, viņš varbūt nebija izgulājies pirmajās mašīnās, jo pirmajās mašīnās viņš vispār vienam gribēja iedot 4. Jā, meitenēm patīk spogulīši, tad viss kārtībā. Bet kopētājumā es nezinu, man liekas, ka tāds mazs, mīlīgs. Budžeta auto. Budžeta auto, jā. Es domāju, ka viņam atradīsies daudz pircēju. Bet apsies tādam pilsētas variantam arī tajā kilometrāža, man liekas, ir pietiekami liela. Un ja tikai izdomā tālāku pārbraucienu, tad vienkārši ir jāpadomā par to, jāieplāno pieturvietas. Un es teiktu, ka mēs diezgan ātri uzlādējām Tukumā, mēs ilgi nesēdējām. Jā, īstenībā tur uzlādes aparāts bija ok. 50 kW, nekāds jau tur diži ātrais nebija, bet šo mažo mašīnīti var diezgan ātri uzlādēt, ja baterija ir uz pusi mazāk nekā parastām mašīnām. Jā, kas mums te vēl ir pa pociņām. Šai mašīnai arī nav problēmas nekāds vispār pa krēslēm atrast, viss ir skaidri un saprotami, tā kā tur neko meklēt nevajag. Tad avārijas signāls īstenībā arī ir tā pa rokai. Kafīņām arī ir vieta, bet, jā, šaurs ir noteikti. Jā, priekšā neredz nekādas papildus. Vienkārši, jā, bet pilnīgi normāli brauciena mašīna. Reku, tu man prasīja tīru benzīnu. Tas mašīnas mums sanāca izlaist dēļ tā, kad lādējam kupru. Bet tas nekas, tūlītās pastāstīsim, kur tad mēs izlaidam. Nissan Leaf. Jā, tad sākam varbūt ar... Kur ir atslēgas? Atslēgas ir. Tā, bagažas nodalījums, redzēt, cik liels viņam ir. Noteikti, ka te apakšā ir vēl viens tā plauktiņš. Tad aizmugurē 3 normālas pilnvērtīgas sēdvietas, diezgan daudz vietas. Priekšējais salons ir diezgan ērts, platais ekrāns, tā kā 2 monitori kopā samontēti. Ir panorāmas lielā lūka, te ir liels noliktavs plaukts, ērti atverams cimdu nodalījums. Tā, paskatāmies, cik tad viņš īsti maksā, ja te būs, te ir CSDD tikai. Un atslēgas un kaut kādi dokumenti.
Paskatieties, kā viņam drive, parkings un viss šitais te tā kā pogām. Kaut kas interesants, jā. Līdz šim nebijis. E-pedāli. Tā. Šitien nav uz tūši. Tātad jā, viņam šitien te jau jāslēdz par robiem. Tas gan ir interesants risinājums. Iepriekš nebija sastapies. Es zinu, ka Tesla, ja gadījumā displejs atslēdzās, tad ir arī panelis ar pogām, bet šitāds. Jā, tagad paskatīsimies. Kā tad ieslēdzās tiekšā. Jā, viņam baigi interesanti. Tas tiešām, ja es jau tagad piespiedīšu vērt. Jā. Baigi, jā. 360 kamera. Tas viss arī ir. Drēbes griesti. Āda. Āda interesanti, bet nav ventilējumi iesēdekļi. Jā, šito jauno es vēl nebiju redzējis. Un Bose audio sistēma iekšā. Tas jau skatās diezgan dārgs risinājums. Ko papriecājamies un ejam uz nākamo mašīnu. Var apkārt viņam apiet. Es jau tikai nebraucu. Nē. Ar šito mēs nebrauksim, nē. Šitā bija mašīna, kur mēs izlaidām, bet tā lādējam kupu. Ja gadījumā panelim kaut kas noticies un tāds jā, pliks un vienkārši. Bet viņš arī lēts, viņš bija 20,000, ja? Vairāk bija šī 24, jā. Tikai. Jā. Bāze versijā mazo Tad bateriju. nezinu, vai tajā bāzē gribēsies. Bet šitien man vai šitien bija lielā baterija, te jau arī kaut kāda 40 kWh. 40 jau mazā ir. Nu jā, kāpēc es saku? 46 man liekas mazā. Te bija un 46, man liekas, arī šitien bija. Skatāmies. Nu jā, arī, ka 30. Te varētu, 7 mazās. bet te varētu vismaz tā smuki nolasīt, jo man nesagāja. Kas to nesagāja? Nolasīt, viņa tos kilovatus jauc ar kilovoltiem un zirgspēks ar ko tu līdz jauc. Jā. Es jau bišķi pārspīlēju, bet Nu, tu daudz par daudz pārspīlēji. Jā, nu mazais jāsanāk 37 kWh. Mhm. Sniedzamība 318 diez vai. Nu jā, tas Un tāds. tu rēķini, ja 15 ņem, Nu, es domāju, tas ir 220 labajā. Jā, tieši tā. Ziemā 150 labajā. Ok. Tad ir tā Un jauda viņam tad 85 kilovati Jā, un viņam 116 zirga spēka, jā. Bet īstenībā iebarot daļ griezes, laikam viņš tomēr cirtienu jūt ar visu to, ka viņam ir tikai 116 zirgi, jo... Rabo plus tas jau ir jau jaudīgāks, bet arī pie pašu mazo bateriju. Un interesanti, ka viņam sniedzamība ir tālāka nekā mazāk jaudīgs. Neticami, tas nav iespējams nemaz. Tas liekas jocīgi. Jo jaudīgāks, jo lielāks patēriņš un līdz ar to Jā, mazāks un range. tad ar lielo bateriju noscīta lielo. Jā. 52. 444, nu es arī domāju, nu 320, 330, nu ne. Tas jaunais dzinējs, kas ir tas? Nu vienalga. Kaut kā Nu jau reāli tas tonāžs jāvalk. 440, nu viņš kad jākustina, nu jā, un tā VZ, nu tas ir garšīgs, ir 226 zirgi. 400, nu jā, un tam ir 35 cena, jā, nu. Nu jā, tad tas jau vairs nav interesants. Bet nu rēķini, nu kāpēc paņem pēc subsīdijas piečuka nost, Jā, 29. Nu, 29, jā, tas jau tajā kategorijā kaut kāds ķīnietis. Ja 4 bērni, tad tā vispār sanāk. Kādas 7, man liekas, Viņu mazāk. nevar apdaptēt kādus bērnus uz to brīdi, kad man... Gan jau Var, jā. Jā, īstenībā tas jau, man liekas, arī skaitās, nu kā, ja tik Nē, ģimene. es jau jokoju. Jā, es domāju, ka var.
Tikai laikam tajā momentā, kad tu viņus vairs nav tev, man liekas, ka viņi var piekasīties un tev jāatdod. Nē, ir jo tur neizpildās nosacījumi. Divas sievas un tie arī skaitās? Skaitās. Tā kā jā, tu vari... Visādi varianti. Var saražot rezervei. Ja spēj pabarot. Jā, saka, ka šito mēs izmantojam tam ekī, bet nākamam ekī reku jau ar nākamos sievu. Nākamais ekības, nākamais sievai. Jā, īstenībā labs risinājums. Jā, un te katrai sievai pa šitādām. Nu jā, pēc tam mantojumā. Jā, tā kā. Tur noteikti nav pagars nodalījums par. Jā, kā jau. Viņam siltumsūknis pasa augstā stāv, ne? Tas varbūt ir labi, īstenībā. Kur siltāks? Kā, kur siltāks? Jā, bet kur ir klāt? No kam tev klāt tik lielam siltumsūknim? Nu, tu pats tagad ies. Jā, vai Tu ko darīsi? Ko darīsi jā. siltumsūknim? Nu, tāpat tu dzīves uz servisu. Freonu nomainīs. Bet servisā, ja jāņem tur viss ārā, vai tāpat noņemt nost? Viņiem tā ir ierēķināts. Ja būs mazāk jāstrādā, viņi uzliek darbu stundu. Opels tā dara. Jā. Opelī tā bija iekšdedzes. Vai pateiks, ka kāds stūbi ierosēs, un tāpat nācās laiku patērēt. Jo vēl, tā kā bija autoblīts, vēl kā bija dzīves, viņiem opeļiem iekšdedzes, opeļiem darba stundu izmaksas 80 eiro stundā, elektros 30. Tad beigās uztais apkopi, beigās 350 maksā apkopi, kurā viņi nedara neko, bet tas maksā tieši tikpat, cik tam, ka meļu mainīja visu. Nu tā, viņi tā kā tur. Neviens jau to neļaus Tas ietaupīt. skaidrs, tāpēc lielam bez terpības strūknes augšā apakšā. Nu vīri, Citu. stājās mums ārā šobrīd Citroens, kurš dodās citos testa braucienos. Ar evokātoru, ja? Nē, viņam ir. Tā izklausījās, kad ir evokātori. Nē, bet iedomās to, ko mēs visi esam nobraukuši. Kam tu esi gājis cauri? Kā mēs esam šodien gājis cauri? Cilvēks brauc uz Lietuvu, viņš vienkārši turpina ceļu ar Citroen C5 Nu, R. tur vispārēji. Jā. Bildēt rallīgi, viss notiek. Vienkārši viņš brauc tālāk. Nu tā, ir par ko padomāt. Jā, malacis. Kad es pasēdēju 40 minūtes lādējot. Tā kā, nu tā. Tomēr ir tā lieta par to distanci un tām, nu, ja tev ir mazāk kā 500 km realitāte. Nē, protams, tas Tad uzreiz arī tie paši 450 ir jā, robežiņa. Jo tev jāsaka, ka ziemā atkal tas tomēr uz 350, un tad jau tas ir maz. Un tu esi vienmēr... Ir cilvēki, kas ļoti ātri visu kaut ko aizmirst, bet ir cilvēki, kas ļoti daudz ko atcerās. Un es esmu no tiem, kas atcerās. Jā. Es atceros, ka es liku telefonu lādēties vienu reizi nedēļā. Nokia. Jā, 522, Jā. 5210. Bija tā, jā. Nu, lūk, un jā, telefons. Nu, bet tad Kad viņš bija novēl- tikai zvanīšanai. Jā, bet kad telefons tagad novēl, jā, tu vari likt. Manā gadījumā man šeit jau nākās arī pat dienas vidu pielādēt, un tas jau ir apgrūtināts. Un līdz ar to, ja tu pērc elektroauto, kuram distance, VLTP vienalga kāda, ir zem 500 km, tev būs problemātiski. Ja tev ir 500 plus, tas jau ir Tas jau ir daudz maz vērā. Tas ir tas, no kā vispār vajadzētu skatīties, jo no 250 es izslēgtu. Viss, kas ir zem Ja tu 300. esi tikai pilsētas cilvēks un nebrauc ārpus pilsētas, tad tas ir ok. Nu, Bet, es ja tu teiktu no brauc- Vecrīgas Līdz līdz Purčikam. Tallinas ielai, bet Purčiku vairs nē. Nu, var puķi. Nē, nu varēt jau var, bet tev visu laiku tas jādomā, kaut kur tu aizbrauc, kaut kas, nu, vienmēr. Nē, ja tev ir mainās. katru vakaru, kur uzlādēt, tad tā nav problēma. Nu, 250 reņš un tikai pilsēta. Cilvēki, 500 km plus. Jā, nē, nu labi, es piekrītu, ka 500 500 kilometri ir plus. forši. Jā. Jā, Bet tad, remont. kad tev bija Nokia, tad viņam bija fotoaparāts, kuru viņš lādēja 3 reizes dienā. Un to jau viņš ir aizmirsis. Tagad viņš viņu nenāsā līdzi. Tā, esmu ticis pie Kia Seltes testa brauciena. Viņš man atgādina, tā kā jau iepriekš arī citi teica, tādu Dacia lēto variantu, bet ir daži, protams, bonusiņi. Nu, kad Dacijai bija manuālākā arba, ja mēs runājam par Piksteru, tad šitien tomēr ir automāts. Dacijai, man liekas, ka pat bija ar atslēgu griežam, šeit ir start un stop poga. Tomēr mašīna var iedarbināt bišķi modernāk. Benzīns, mazlitrāžas dzinējs, mazjaudīgs, jo, redz, nu es iespiešu grīdā, skaņa ir, pēc skaņas bija jau jābūt sajūtai, kad aizbrauc jau prom, bet šeit sanāk, ka viņš ieskrienās līdz 100 kaut kādās 8 sekundēs.
Dragreisā, ja tu 400 metrus nobrauc 8 sekundēs, tas ir ļoti labi. Ar šitā mašīna knap pieskrienās, un tur jau dragreisā 8 sekundēs, kas brauc mašīnas ieskrienās līdz 300. Tā kā, 8 sekundes vāja. Plasmas. Šits ir plasmas. Tas ir īsts plasmas. Šeit ir arī plasmas. Šeit ir drēbe plasmasīga. Plasmas. Tas ir, viss ir plasmas. Tāds lētais variants. Un kāda bija cena? 37,000. 37,000. Jā, es tā kā domāju, ka te īpašā ekstra- cena ir 33,000, gandrīz 34, bet tā kā kopējā cena 37,000. Es domāju, ka te ekstras ir tās, kas spēlē to lomu. Ekrāns viņam ir. Jā, jo lielais platais ekrāns, te ir sēdekļi, visi arī ir tur elektriski bīdām uz augšu, uz leju un tā tālāk. Es esmu pazaudējis visas mašīnas. Tāpēc, kad lēni brauc. Skaņa ir, bet ātrums nav. Jā, pilnīgi Jā, tāds. tātad pātrinājums no 0 līdz 100 km ir tikai 8,8 sekundēs. Maksimālo ātrumu ar šo mašīnu var tikai 208 km/h nobraukt. No kalniņa lejā. Labi, varbūt viņš pārspīlē. Zirga spēki 180. Maz tas, jā. Dzinēja tilpums 1,6. Arī maz. Laikam turbīnas, pareizi. jā. Tur nav rakstīts turbā. Tur nav rakstīts. Jā, degvielas patēriņš vidējais ir 6,6 līdz 7 litri uz 100 km. Tas pat ir daudz, es teikšu. Man arī liekas, ka nav tāds izdevīgākais. Arī izskaties roka balsts, viņš ir super maziņš. Tā ir, kad viņi ir pažēlojuši vietu, kur kā kaut ko nolikt. Tad, te ir vieta tā kā glāzēm. Te ir tā kā panelis, te ir panelis, bet viņš tā kā nekur nav kur lādēt, bet te ir kur ar vadiem, tad ir tās pašas podziņas visas. Tā kā šī mašīna nav tālu no podziņām aizgājusi, nestoties to, ka ir milzīgais ekrāns, bet lūk, podziņas vajag. Raineri, mašīnai laiks vai dislaiks? Laiks un cik balvas? 4. Es piekritīšu. Jā, es arī šīm te variantam. Jā, viss tāds, pēc pārkāpjot īstenībā arī no tām jaunajām mašīnām, kuru es neesmu vēl iemācījusies nosaukumu, tad šis ir tāds pilnīgs diskomforts. Tā kā bija komfortiņš. Es pat teiktu, ka kupriņa pārspēja. Jā, Viņa bija maziņāka, bet... šauriņa, bet iekšā tomēr salonā ir pavisam savādāk. Jā, tur bija tā sajūta, ka tomēr tu esi dārgākā mašīnā, jo viss pārējais tur nebija plasmas, tur bija tāds gumijotais, man liekas, tur bija. Jā, tur bija tāds, šeit ir visīgs plasmasīgs salons. Un aizmugurē sēdekļi arī ir drēbe, jā? Jā. Te jau es netiek ārā. Piekomentē. Ko, tagad mēs brauksim ar Toyota Hilux, bet elektro. Pilnīgs elektro. Un viņam ir diezgan pamasts range. Oi. Ko?
Ko tur var kādu alni ielikt iekšā? Raidē, Jā. šitas posms tev der, bet es... Nespēlējies. Paldies par mācības stundu. Ņemšu vērā. Over. Ko tu Raiti teiks par šo mašīnu? Es domāju, ka jautās, ko es teikšu par šito rāciju. Ko tu teiks par to rāciju? Rācija ir ok, viņa noderīga. Jā, šitādos te pasākumos offroadā esmu izmantojis arī, bet es laikam vienkārši pateicam, ka beidzu sarunu. Labi, tas jau nav. Izskatās, kā automašīna kolonna ir līdz pašai Jūrmalas šosei viens pie otra. Jā, par šito te mašīnu, ko es varu pastāstīt. Es zinu, kā ir baigi, tu vari nestāstīt, jo esmu izņēmusi mikrofonu ārā. Jā. Viņam jau tur 100 gadus, tas 2.8 dīzels. Un to jau arī visi pērk. Kam vajag tādas mašīnas. Valsts mežiem mēs tur runājām, mums tur žūrijā, tas Džeks, tas ir Jānis Vikte. Viņš tur tas ir galvenais. Valsts mežās, jā. Jā, viņi tikko... Es labi pēc tā, ka viņas uzskakoja. Viņš jau teica, ka viņi tikko šogad vēl paņēmuši 70 šitos. Šitādas gabals, 70 gabals. Nē, no dīzeļus, protams. Jā, es sapratu, ka jā, vispār 70. Vēl tos iepriekšējos modeļus. Tāpēc, ka tie tur laikam bišķi lētāki un... Jā, viņiem kaut kāds iepirkums un tad viņi noteikti... Piedāvām viņiem vēl nav, viņi vienkāršāk, viņiem nav tas hibrīds mīkstais un tur mums tāds nevajadzīgs lietas. Šobrīd mēs atrodamies jaunajā Renault Clio mašīnas salonā pie stūres. Stūre viņam ir sportiska lausta gan augšpusē, gan apakšpusē. Vadības panelis uz stūres ir diezgan tāds pārbāsts, bet mīnusi baigākais, ka es gribēju atrast tagad skaņu, radio skaņu, kur nogriezt. No šitām te pogām es uzreiz nevarēju. Nav intuitīvi saprotams, kā var skaņu nogriezt radio. Displejs ir laustais, dalītais, 2 ekrāni. Sanāk, kad viens tā kā instrumentu panelis priekš vadītāji, kur rāda kilometras ātrumus un mašīnas visādas tur enerģijas un patēriņus. Un otrais ir tā kā multimēdija, vairāk tur radio, visādi tur Bluetooth, iespējams, ka viņam var pieslēgt CarPlayu un tā tālāk. Vadāmība. Ērts, foršs, tāds maziņš, bet ļoti maziņš. Paskatieties ar roku, ja mierīgi var līdz otrai pusē aizsniegt, tad es to uzskatu par maziņu mašīnas salonu. Vai viņš ir ņiprs? Šitien ir atļautais ātrums 110, mēs bišķiņ te palaidīsim zemāk, lai varētu paskatīties. Nu, nē. Skaņa bija, bet ātrums nekāds. Pātrinājums nekāds. Varbūt ir kaut kāds sporta režīms, multīs, kas ir šitais. Apdare. Šitais te ir, izskatās plasmas. Nu jā, plasmas. Tas ir ritīgs plasmas. Ritīgs plasmas. Šitie arī visi ir plasmasi. Šeit arī tāds viss plasmasīgs. Šeit arī plasmas. Šeit ir drēbe aplīmēta ar plasmasu. Jā. Nu, vienīgā vieta, kur te bišķi ir tāds smukāks. Viens tāds elements. Bet viss pārējais ir plasmasīgs. Ko mēs te redzam? Šeit ir šaura, ļoti plāna tāda konsole, viduskonsole. Lādēt telefonu laikam var tikai vienā ar bezvadu uzlādes. Bet, te tāds dzērieniņam. Jā, un tu īsti neredzēsi arī, kas tev tur rādās te telefonā. Neparocīgi, man liekas, aiztaisīt ciet. Es nezinu, vai tu braucot pie stūras, tev ir viegli šo izdarīt. Aizrullēt. Jā, tad tāds arī maziņš tas nodalījumiņš. Rennerīt, pieliec laiku vai dislaiku, laiks un cik tu balvas dotu? 6? Nu, redzi, 6 ar visu to, ka nav uzrāviens mašīnā. Nu, pamēģinām vēlreiz tiem. Bet vismaz skaņa ir, klausoties skaņu. Skaņa ir. Bet tāda mirstoša tā skaņa. Tā ir kā turpinātu braukt uz 70 km/h un ar pirmo ātrumu. Jā. Nu, viņš it kā kaut kādā power modē iegāja, kad it kā jaudīgais tas sarkans.
Jo, piemēram, uz green, kad pārslēdz, tad tas ir kaut kāds tur eko, un charging, tad tas ir laikam, ka viņš vēl lādē, kad ar rekuperāciju mēģina lādēt to plugina bateriju. Masāžu sēdekļus šitiem te nav jēgas gaidīt. Bet tur būtu jāpameklē. Būtu jāpameklē, bet, ja ir daudz laiks, varētu meklēt, bet es domāju, ka tu neatradīs. Cik tev tas ir svarīgi mašīnai? Tesla ir? Nē, Tesla nav. Cik tev ir svarīgi? Nav vispār. Tu pirktu mašīnu, kurai nav masāžu sēdekļu? Jā. Es atzīšos jau, ka tas tiešām nav tāds, dēļ kā es izvēlētos mašīnu. Un, rekur 2 Type-C uzlādes, tad rekur ir avarēja, kas ieslēdz, tas ir, laikam, es nezinu, pat siltums uz augšu uz leju regulējums, logu apsildes, automātiskā klimata kontrola, tad, lai cirkulācija iet caur salonu, tālāk, kas tur ir rakstīts, AC, tas kondīški ieslēgt, izslēgt, un tad ir off vispār. Stūrēja apsildes, sēdekļa apsildes, ventilātora ātrums. Un tā cena, cik var noprast, ir tās dažādas komplikācijas. Komplikācijas, nevar pateikt šo vārdu. Tad cena ir principā no 20,000 līdz 30,000. Es tikai īsti nevaru saprast, kas tā kā to 10,000... Kas maina 10,000 cenu, jo kuzovs no tā nemainās. Jā, protams, kad ir kaut kāda kategorija, kas izvēlās Renault man nekad nav bijis tā, ka es pa viņu tur jūsmotu vai sekot līdz, kādi tur tie modeļi mainās. Clio, protams, ir tāds dzirdētākais un skaļākais modelis, bet šī nav mana mašīna. Es sevi tajā mašīnā neredzu. Šai mašīnai nenormāli krūta feature, paskatieties kāds ambient light apgaismojums. Bet toties jums nav dota iespēja sēdekļus bīdīt elektroniski, ir manuālie kloķi. Tos es nezinu, vai jūs te redzat. Un Ārtis, ko tur dara? Sēdies. Ja viņš ir Tu brauc ar šito, jā? Okay. Es ar šito atbraucu, jā. Tātad mēs esam atgriezušies atpakaļ tagad Sāgā, tur, kur mums sākās rīts, un atbraucam ar šo te mašīnu. No ārpuses, jā, viņa tāda forša, stilīga, izskatās sportiska, bet nebūtu viņa nav sportiska, jaudīga. Ja salīdzinā ar mūsdienu jau tagad jaudīgajām mašīnām. Un cenu kategorijā 30,000, ir kādam, kam tas varētu patikt, bet tas nav priekš manis, jā. Pastāst, kura tad tev bija tavs favorīts, labākā mašīna? Noteikti šis te Zikar 7 GT, jā, nosaukums un mēs ieguvamies, bet jā. Jaudīgāk. Viņš bija jaudīgāks par šito Zikaru. Jā, man liekas jaudpas vienādi, bet kaut kā tam jutās. Tas jutās tāds dinamiskāks, jā, šitais bija tāds... Vieglāks, loģisks, dinamiskāks, jā, un kaut kur tās zīmēm, kaut kas Porscham, kaut kas tāds, tā kā, jā, tas tiešām pārsteidz. Bet ne Lexus, ne Mercedes, ja neskatītos uz cenu, bet skatītos, tad tomēr izvēlētos kādu no šitiem te? Man pārsteidz arī tas elektriskais Lexus ES, tas bija ļoti foršs, ar to sākās diena. Viņam dizains tāds arī interesants, viņš tāds kalts, tāds ar asām malām, tāds ritīgi, jā. Man stūrīt jau, es nezinu, kas par materiālu bija, bet kaut kā ļoti interesanti tādi, ļoti patīkami. Nebija tā, ka pat gribējās kaut kur tā teikt. Tāda tipa stūra kā tam RZ? Tā kā lidmašīnā, jā. Ir jāpierod, bet man patika, tas apgrieziena rādījums ļoti minimāls un tiešām. Jā, pamēģināja arī paštepselēt viņu tā kā ar robiem, ka viņam bija tas režīms. M režīms? Jā. Jā, to arī izmēģināju, man patika arī tas, jā. Interesanti. Skaidrs, jā, tātad Zikars pirmā vietā, un tad varētu būt Lexus tas otrs, kas bija GT versija, tā kā otrajā, trešajā vietā. Skaidrs, jā, paldies. Cool. Kā tad diena pabeidzās? Tā ir baigi labais kadrs. Jā, te saulīte spīdēs mums ļoti labi acīs. Jā. Klau, šodien izdevās lieliski testi. Izaicinājums bija ar to, ka
Nu, tā liekas, tur 19 mašīnas, kaut kādi daži cilvēki. Lai tās 19 mašīnas jāsaprot, ka mēs nonākam tāpat pie kaut kādiem 40 sadarbības partneriem. Tāda vēl ir ar to, ko mēs uzrunājam, kur mēs taisam pusdienas. Tad, kad mēs zinām, kur mēs taisam pusdienas, tad mēs to maršrutiņu sazīmējam. Un galu galā žūrī. Žūrī mēs aicinām ne tikai gada auto, bet mēs aicinām arī mēdījus, cilvēks, kas ir aktīvi, kuriem interesē auto industrija, un tad to visu dabūt laikā, vietā un arī ar labiem apstākļiem, jo mums sanāca lietas tikai dažos posmos braucot. Būram cilvēks, kad ir maršruts, kad ir mašīnas, tad vienā brīdī klau, Māri, man ir ieradies tāds un tāds auto, vari paņemt, gribi iedot? Es saku, jā, varam. Tad es vēl vakarā pēc 6 speciāli gaidīju, lai varētu tās mašīnas viņas vēl jāaplīmē. Pa zīkeru. Jā, un tad mēs dabūjām šeit, plus tas tiek turēts noslēpumā, jo tas bija tāds lielākais jaunums. Mums jau nav tā, ka mēs reklamējam vienu vai nosodam citu. Mūsu ideja, katram auto ir savu plusu, savu mīnus. Gan Clio, piemēram, ļoti labs dizains, bet tajā pašā laikā ļoti svarīgi, kāda ir cena. Šeit atkal ir te cena ir distance. Tu jūties kā prēmijumā, bet tajā pašā laikā arī man, kurš brauc ikdienā ar Mercedes, tie ventilācijas difusori, man liekas, neatbilstoši prēmijumam. Tā kā katram ir sava gauma. Tagad brauc prom MG S9. Cena no 39, tas vispār ir neticama cena. Bet tajā pašā laikā, ja jūs pērkat MG, pārprasat, vai ir bijusi ziemas apstrāde. Ķīniešiem ar šīm korozijām ir problēmas un vajag ziemas apstrādi. Tā kā redz, it kā 399, kas ir vispār, tā ir priekš tāda auto ļoti laba cena, bet jāpieliek klāt tas, un tad jau salasās, ja tu gribi līdzvērtīgu, labu, kvalitatīvu auto. Lielākais jaunums mēs redzējām ir zīkers, kas šeit ir jāzina 640 zirgu spēku. Abos gadījumos. Viena mašīna maksā 66 komplektācijā. Otram bija laikam 62, 63, jā, 62,700. Bet tāpat tur nopirkt. Bet tas ir pa 3,8 sekundēm un 3,3 sekundēm, kam tas ir svarīgi. Jā, viss ir tādās samērīgās. Es zinu, ko es gribu, kas man patīk, bet kādam atkal audio nav svarīgs. Tur var skanēt tur var būt kaut kāds parastās skaļrunīšu pīkstulīši. Man pašam, piemēram, es pats novērtēju ļoti augstu burmīsteru skaņas sistēmu. Man tāda ir, viss ir kārtībā, bet kādam par to maksāt, kurš klausās radio. Tur tāpatās viņam pilnīgi vienalga, kas tur skan. Tur pa mašīnu. Tas ir Lexusiņš. Jā, ko vispār par Lexusu saki, kā? Lexus man patīk ar to, ka tad ir grūti saprast to prēmiumu tomēr. Viņš īsti nav, tur kaut kas tomēr pietrūkstās. No materiāla ziņā, iekšā. Gan materiāla, gan arī no fiškām visādām. Pat soft close viņam nebija. Atšķirībā no tā, ka zīkeram mēs piespiežam tāpat kā testē brēmas un aiztaisām. Jā, es izbrīnījos. Bet tas ir papildu aprīkojums arī. Zīkeram, vai tad ir vispār iespējams Lexusam tāds? Lexusam nav, bet zīkeram tas ir papildu aprīkojums. Es vismaz saprotu, ka tur var izvēlēties, ja tur jau Lexusā tev nav variantu. Un tomēr tad viņi nenosauks par luksus klasi, kur tev nav pat soft close. Lexus sadalīsim divās daļās. Pirmo paņemsim, man visvairāk no Lexus patika ES, kas ir sedans. Jā. Labi vadās. Es esmu braucis gan ar hibrīdu, gan ar elektro. Šodien mums bija tikai elektro ES. Elektro ES ir labāks nekā hibrīds dinamikā. Un plus tā kā ir tā baterija, viņš ir smagāks, turās, viņš tā kā ceļa labāk jāturas. Hibrīds arī ļoti labs, bet tur uzreiz ir cits liels pluss. Viņš nav tik ātrs, bet atkal cena ir labāka. Ja? Kā... Un, protams, arī range. Ar hibrīdu tu vari braukt tur visu 1000 km, ja ne pat vairāk vienu. Ja tu izvērtē elektroauto, mēs jau par to bišķiņu šodien mēs rītīgi aplauzāmies. 500 km plus, tad tu vai ir normāli. Piemēram, GLC mums vēl tagad paliek. Jā, es aizbraukšu viņu pielādēt, bet nav nekāda sarežģījuma. Jā. Tas ir tas moments. Savā mašīnā es 90 sekundēs ielēju 900 km. Jā. Jā, pasākums tiešām bija labs. Gaidam tad, kā tu teici, kad būs kopbildes taisīšana? 29. oktobris. 29. oktobrī tātad būs kopbilde un tad... 30. oktobris, 1. 30. novembris. Laicīgi jārezervē datumu. Braucam Līlastē, Ādaži, tas viss rajons. Latvijas gada auto testi, mašīnītes ar uzlīmītēm, tad redzat, zinat. Bet tajā dienā vēl arī izbrauks ar katru no tā mašīna? 29. nē, testi būs 30. 29. mēs taisam to lielo bildi, jo tā nav tikai Latvijas mēroga, bet tas ir Baltijas mēroga pasākums. Mēs sūtam uz Lietuvu, uz Igauniju. Jā, paldies tev! Ņem par labu, tiekamies! Čau!